Čau, čau! Šodien es jums iemācīšu jaunu kāršu triku. Taču vispirms es vēlos pateikt par vēl vienu latviešu youtuberi, kas arī taisa kāršu trikus. Tātad es uz viņa kanāla linku uzlikšu kaut kur šeit, uzklikojiet uz viņu un tas jūs aizvedīs uz viņa kanālu. Varat paskatīties dažus video, varat arī subscribot, ja jums patīk. Labi, tātad tagad ķeramies pie trika. Tātad visu šo triku es būšu pagriezis muguru pret jums, un jūs darīsiet it kā visu darbu. Tātad es jums iedodu kārtas, pagriežos, un jūs varat samaisīt, cik vien vēlaties. Kad jūs to esat izdarījuši, jums ir jāpārceļ kārtas 3 aptuveni vienādās čupiņās. Tātad, kad tas ir izdarīts, jums ir jāizvēlās viena čupiņa. Pieņemsim, jūs izvēlaties šo te čupiņu, un jūs viņu drīkstat samaisīt. Jūs iegaumējat augšējo kārti un noliekat viņu atpakaļ. Tagad mēs apgriežam šīs kārtas otrādāk un noliekam te. Tagad jūs varat samaisīt arī šitās čupiņas, ja jūs vēlaties. Kad tas ir izdarīts, jūs paņemat šo te un noliekat vienalga uz kurš čupiņas. Pieņemsim, jūs noliekat uz šīs. Tagad šīs kārtas pa virsu. Tagad jums ir jāuztais riffle shuffle. Kādēļ tieši riffle shuffle? Jo ar to vislabāk samaisās kārtas. Vienalga, cik slikts jūsu riffle shuffle būtu, bet tā vislabāk samaisās kārtas. Tātad jūs uztaisat riffle shuffle. Un tagad vēl varat pārcelt kārtas, cik vien daudz reizes vēlaties. Un kur vien vēlaties. Kad esat apmierināts un visus pabeidzis darīt, jūs man to pasakat, un es apgriežu tagad apakaļ un pirmo reizi ieraugu kārtas. Tātad, vai nebūtu apbrīnojami, ja es spētu atrast jūsu kārti. Tātad, to arī es mēģināšu izdarīt. Tā. Manuprāt, šī varētu būt jūsu kārts. Šī varētu būt jūsu kārts. Varbūt, ka arī šī. Un iespējams, ka šī. Taču es nezinu, kura no šīm 4 kārtīm ir jūsējā. Tātad 1, 2, 3, 4. Mēs pat šīs kārtas varam samaisīt. Un izliekam šādi. Un jūs pats man parādīsiet, kuri ir jūsu kārtas. Tātad pieskarieties 2 kārtīm. Jūs pieskarieties, pieņemsim šīm, mēs šīs kārtas aizvācam. Pieskarieties vēl vienai kārtī. Pieņemsim, jūs pieskarieties šai, mēs viņu aizvācam un paliek jūsu kārtas. Tātad tagad es jums iemācīšu šo triku. Kamēr es ātri sakārtošu kārtas, es jums vēlos pateikt, ka es rīkošu konkursu, kurā varēs vinēt, lūk, šādas bicycle kārtas. Taču es viņu rīkošu tiklīdz es būšu sasniedzis 666 subscribers. Patreiz man ir 587. Tātad, ja vēlaties ātrāk konkursu, subscribojiet un varēsiet vinēt ļoti labas kārtas. Tātad, tagad es jums iemācīšu triku. Tātad, patiešām visu triku jūs būsiet aizgriezies prom no kārtīm. Kārtas samaisīs, cik vien vēlās, pārcels, kuru vien vēlās, izvēlēsies vienalga, kuru čupiņu, pieņemsim šo, samaisīs, apstīsies augšējo kārti, iegaumēs, parādīs pārējiem un uzliks apakaļ. Tagad jūs skaidri sakiet, kas jādara. Apgrieziet to čupiņu otrādāk un uzlieciet uz vienalga, kuras no atlikušajām čupiņām. Un pasakiet, ka jūs pat varat paņemt tās čupiņas un samaisīt, ja jūs vēlaties. Ko arī visbiežāk darīs un samaisīs. Tātad tagad viņiem ir jāuzliek šī čupiņa vienalga uz kuras citas čupiņas. Viņi to arī izdara, un otru čupiņu jāuzliek pa virs. Viņi arī to izdara. Tātad tagad jūs sakiet, lai uztaisa riffle shuffle, un kā aizbildinājumu, kāpēc tieši riffle shuffle, sakiet, ka tā vislabāk samaisās kārtas. Taču, ja jums atbild, ka galīgi nemāk riffle shuffle, tad jūs sakiet tā, labi, es tagad apgriezīšos otrādāk, bet jūs to dariet ar aizvērtām acīm. Jums acis ir aizvērtas ciet. Jūs pagriežaties, paņemat, sataustat kārtas, vai arī jums viņas iedod. Man tagad arī ir aizvērtas acis. Jūs paņemiet,
uz izjūtām un uztaisiet rifle shuffle ar aizvērtām acīm. Sakārtojiet, nolieciet kārtas apakaļ uz galda, atkal aizgriezieties prom. Visu šo laiku jums acis ir aizvērts. Tātad tagad jūs sakiet, lai viņš pārceļ kārtas, cik daudz vien vēlās un kur vien vēlās. Un tagad ir trika galvenā daļa. Kad jūs uzzināsiet, kur ir viņa kārtas, tātad tagad es izklāšu kārtas, parādīšu jums. Lūk, te ir piemirs viena lieta. Tad, kad jūs pagriežaties apakaļ un paņemat kārtas, jums viņas ir jāapgriež otrādā. Vienalga, viņš to var redzēt, ka jūs apgriežat, to var neredzēt. Tam nav nozīmes, jo kārtas ir samiksētas. Tātad kārtas stāvēja šādi, jūs viņas paņemat un apgriežat otrādāk. Un sakat, ka atradīsiet viņa kārti. Un vienmēr, lai arī cik labs vai cik slikts būtu rifle shuffle, vienmēr būs kāda lielāka čupiņa, lūk, šādi ar sejām uz augšu. Un jūs zināsiet, ka uzreizēs šīs lielās čupiņas, kur viņi sanāk turpinās šeit, ir viņa kārtas, tātad šī ir viņa kārtas. Tas, ko es daru, es vēl turpinu triku. Jūs varat uzreiz parādīt, šī ir jūsu kārtas. Taču, ko es daru, es turpinu triku, es izlieku, šī varētu būt jūsu kārtas, šī varētu būt jūsu kārtas, šī, un izvelku šādi 4 kārtas. Tātad 4 kārtas vienalga kādas. It kā es domāju, ka viena no šīm kārtīm ir viņējā. Es tagad zinu, ka viņa kārtas ir augšējā. Un es samaisu kārtas. Bet tas, ko es daru, es visu laiku sekoju līdzi viņa kārtī, viņa atkal ir augšā. Tātad tas varbūt kādam ir jāpatrenējās, bet tas ir diezgan viegli, ja jūs gribat izsekot vienu kārtu. Tātad maisat, cik gribat, atstājiet viņu, kur vien gribat, bet galvenais, lai jūs zinat, kurā pozīcijā viņi ir, kā tagad es pazaudēju un triks būtu izgāzies. Nepārspīlējiet ar to maisīšanu, un viņi ir šeit. Jūs izliekat šīs kārtas, galvenais atceraties, kur ir viņa kārtas. Tātad tagad, ja viņš pasaka, jūs sakat, ka lai izvēlās 2 kārtas, ja viņš parāda uz šīm 2, jūs sakat, labi, šīs 2 mēs aizvācam. Ja viņš parāda uz šīm 2, jūs sakat, ļoti labi, šīs 2 mēs atstājam, šīs 2 mēs aizvācam. Tagad ir tā. Ja viņš parāda uz šīs kārtas, jūs sakat, labi, mēs viņu aizvācam. Ja viņš parāda uz šīs kārtas, jūs sakat, ļoti labi, lūdzu, apskatieties, tā ir jūsu kārtas. Viņš apgriež otrādāk, un tā ir viņa kārtas. Un, kā jau teicu, rifle shuffle jūs varat taisīt cik labi vien gribat, cik slikti, bet šis triks vienmēr sanāks, ja jūs taisīsiet vienu rifle shuffle. Ja vairāk, tad var neiznākt. Un kārtas var pārcelt cik vien reizes grib. Tātad, ja jums patiks šis triks, piespiediet thumbs up un subscribojiet lūdzu man kanālu un iespējams jūs būsiet tieši tas, kas svinēs kārtas. Ceru, ka jums patika un ceru, ka jums sanāks.